Sveiki atkal! Ir pagājušas knapi 12 stundas, un es jau atkal esmu pie ūdens. Šodien varētu būt interesants raidījums, ja šodienas tēma būs karpas, un esmu iecerējis viņas makšķerēt uz metodu fīderi un uz tā saucamajām atsperēm, ar ko ķer visa tauta. Un trešais variants būs klasiskais fīderis. Pēc dažām minūtēm atbrauks arī čoms Niks, un viņš makšķerēs ar metodu un klasisko fīderi, es makšķerēšu ar metodi un atsperi. Bet tā atspere, redzēsiet pēc tam, tas arī ir tāds viens no pirmajiem metodu fīderu variantiem, tā es viņu nosauktu, ja? Tautā viņu pasīdz vienkārši kā atsperi. Bet viņa arī ir uz pop-upiem, wafteriem, boilām un tam līdzīgi. Tā kā šodien mēģināsim noķert karpas uz šādiem makšķerēšanas variantiem. Tā kā aiziet, varam vaļā mūsu okcope busu, krāmējam ārā mantas. Šodien, paldies Dievam, tačku nevajag, traktoru nevajag. Viss ir šeit patās. Rekur ir galdiņš, rekur ir ūdens tilpne, rekur ir mašīna, rokas stiepiena attālumā. Tā kā mēģināsim saķert smukas, skaistas karpas. Lielākā karpa, cik šeit ir? 20 kg. Normāli. Pastīsimies, kā mums ies. Protams, ka man ir visādas fiškas padomā. It kā jāķer būtu, zinām, kā būtu jāķer, bet man jau patīk pa savējam. Visu kaut ko izdomāt, tārpus iebāzīšu, es tur kaut arī noteikti, ka viņus nevajag un tam līdzīgi. Es domāju, ka būs jautri, interesanti un forši. Tā kā aiziet, krāmējamies augšā un sākam nākošo copas piedzīvojumu. Smuki ir salikts iekšā. Daudz un dikti, ļoti kompakti. 2 4 ja mēs makšķerēsim uz 2 makšķerēm un redzēsiet, cik smuki es esmu izplānojis viņus nolikt. Redz, es jau nevaru tā vienkārši kā vajag, ja? Redziet, man ir, tā pa vienkārši ko nevar. Man ir atkal, rekur, 3 somas, 1, 2, 3 pilnas, rekur vēl maiss, rekur ir vesela kaste ar mūsu jaunajām sistēmiņām, kuras tiek ražotas priekš mums un kuras mēs arī pārdodam vairumā. Reku redzat, šis nav zem okcope brenda, bet tās ir mūsu veidotas sistēmiņas uz mūsu pasūtījumu, kuras mēs piedāvājam gan veikaliem. Ja neatrodat citur, tad okcope.lv viss ir atrodams un pie manis Rīgā Nīzgales ielā 2. Uz viņām mēs arī reāli šodien ķersim, redzēsiet. Tātad viena būs metode, reku gatava sistēmiņa. Kur ir tās atsperes labās? Šitie ir arbūzi, tie ne. Kur ir manis? Kur ir? Uz šito te dragāsim, redzat? Atspere uz mata sistēmas. Samaukšu iekšā savu zemenīti ar baltajiem un aiziet. Mēģināsim noķert karpas. Mūsu okcope sports groundbase zemenīta. Šo taisīsim 1 punktu obligāti. Bet tik ritīgi smaržo labi. Tad mēģināsim šitādu te. Un man tur vēl somā. Kaut kur man liekas, ka dziļi. Tur ir fish meals vēl, kas šeit tā kā strādājot. Protams, ka es kā jau teicu, ļoti svarīgi ir no sākuma ievākt informāciju, lai nav tā, ka pa nulēm, ja, atbrauc un kaut ko mēģina rast biraci uz vietas. Labāks rezultāts viennozīmīgi būs, ja ievāks informāciju iepriekš. Tā kā fishmeal šeit strādājot, kas man te baigi patīk, jāmakšķerē pie tā paša krasta, un tas iemetiens būs tāds foršs, tāds diezgan patāls, 50-60 metri, un iedomājieties, to zivi varēs visu ceļu vilkt un mānīt, un karpu copi īstenībā ir ritīgi forši. Vakardien Ema Jogi arī visu tās copes skaistas un tā tālāk. Protams, gribējās bišķi lielāks apjoms, bet tas nekas, kā jau teicu, viņi vēl būs. Tātad es ceru šodien iegūt baudu šeit. Ārā uz šoseis bija ritīgs vējš, šeit ir tāds ielocīts. Paskatieties, pat mikrofona nevajag. Kaut gan, redzat, iesāku video, šitai te vienā maikā, bet jau uzvilku vēja grāfiņa starp citu. Vēja un ūdens necaur ledīgo jaku. Baigi labā štēle. Viegla, forša, līdz 0 plus 5 grādiem izcila. Labi, pietiek te ņemties. Jāmauc augšā. Mantas. Paskatieties, kur sakām un dastīgi ir.
Tā, tas, ka ir galds, man baigi pat noredzēt, ja? Rekvitas izšķiros, jā. Šis jājaucot ir, ja? Šis kopā ar to Gold Pro uzmačīšu. Abi divi līdzīgi, varbūt viens iedos kaut ko labu, otrs vēl labāku. Jā. Reku mans ūdens spainīts. Jā, ne? Redzējāt, cik ērti un feini? Viss pa kājām. Jāsakārto. Bet gribās barībiņu ātrāk uzjaukt, lai... Kur man spainis un mikser? Lai pēc tam var setapot augšā makšķeres. Tā. Bet tu viss ir ērti, forši, man patīk. Man sāk patikt. Tā. Tu līdz. Kur ir fišmīls? Ronī, cik daudz man jauk to fišmīlu? Nezinu, tu jau uz visu dienu. Nu jā, līdz kādiem 6. Es domāju, visu pakļaut. Nu es gribu iejaukt pusi uz pusi ar to goldu. Un tad jauc pusi. Tā var runāt? Kaut būt citas, tik miktis. To ir tā. Tā, reku šitādu te mēs jauksim. Pusi uz pusi. Smirt pēc zivju miltiem riktīgi. Šitāds te. Reku. Šādāds. Kāpēc es prasu? Ronalds Baško mums ir Method Feeder, kā viņš pareizi saucās, Method Feeder Master čempionāts tas būs mums, vai tas ir Latvijas čempionāts vai kā? Latvijas čempionāts pagaidām vēl nav, tāpēc, ka vēl nav caur makšķerēšanas federācijas saskaņots. Bišķi skaļāk. Nav caur federāciju. Tas ir vienkārši uz metodi. Tātad Latvijā mums ir Method Feeder sacensības. Jā, ir baļotāji, ko organizē Method Kausa. Jā. Un Mareks Celamiņš organizē Method Master. Jā. Zem NK Mītavas. Jā. Tas notiks tūtāt nākošais nedēļas šeit baļotāji 2 dienas. Jā, ok, nu, un tāpēc arī es viņam prasīju, jo viņš mums ir 3. gadu metodē vai 2? 2. gadu metodē, Method Feederēšanas veidā, makšķerēšanas, ja? Tāpēc arī es viņam prasīju padomus, jo viņš varētu būt bišķi gudrāks par mani pagaidām. Nedaudz, ja. Tāpēc, kā jau teicu, nekautrēties prasīt padomus zinošākiem džekiem, man kā profesionālim un tam līdzīgi. Un es jau karpus arī, kā jau redzat, jau kaut kādus gadus 5 paķērstu patīk man parasti tās lielās, bet man besītā ilgā gaidīšana, tāpēc šodien es ceru uz kaut kādām nelielākām un varbūt vienu lielo, ja? Tev 10 ar mierīgi var Jā, tu ir. Nu, Pagājuši gadu 2 reizes noķēr 20. Jā, tā kā tāpēc prasu padomus, pat es profesionāls. Tā, ok, es ieliku pusi šito. Pusi šito. Un tad viņš man uztaisīs tā, ka es nemazām, vienkārši iešu un iebēršu pēc tam. Aha, arī smird pēc zivju miltiem. Tā, tas ir šitāds te dinamīta stikniks iekšā, jā, aiziet. O, viņš ir ar peltītēm, tur dzē? Škalbūt pelotā. Cik daudz viņa? Pusi? Pusi. Šitā bišķi, ja? Ok. Bet maisīšu mikseri drīkst? Es jau arī vēl mācu. Tu arī maisa mikseri, ja? Es domāju, metodi nekā rokām mūs. Tā, pagaid. Nu, reku mums te sanāca šitāds te. Redzat? Viņš ir ar peletītēm. Tas dinamīts. Ok. Un tālāk? Ko tālāk man te bija jālāk? Nē, es vēl gribēju to goldu. Kur ir golds? Golds, jā. Kur ir? Tev atvērst. Labi, man es esmu ietēju. Rīktīgi smirt kā vajag. Šis lūks. Jā? Šitāds te. Ronalds no Okcope sporta kluba atbalsta šo. Eju, pats iedzīgāt, viņš ar rūkšu. Šis ir labs garš. Tā veiklā. Ir, jābūt, tas nav problēma uzsūtīt. Tu to apķeršu metodu masteru. Un pa virsu. Nē, tas būs citās painīgi. Un šito arī var bišķiņ pa virsu uzdot. Lodziņa. Jā? Jā, zemenīgi. Bļā, man tas ir garažā atsevišķi. bija puspaka. Tas ir atsevišķi. Nu jā, es viņu gribu atsevišķi. Jā, Šitās šitās. painīgi. Nu, vai Formīt kādam arī mazākā. var. Formītāji bišķiņ krāsēt pa virsu. Ieliec Jā, formītāji. tas nianses ir. Jā. Labi, nianses Ronalds. Grūti atzīt, bet nianses Ronalds. Šitās barības uz karpām arī strādā. Viennozīmīgi.
Niens Ronīts zina vairāk tā izskatās. Labi, tur ir, jā. Skaties, kas man līdz. Tu paprasīsim metodu masteram, nu? Metodu masteru. Kaņepa vakar nestrādāja, tīģerietis strādāja. Bet es viņu gribu tā kā formiņā bišķi ielikt. Var, jā. Kā viņu var nestrādāt uz karpu, ko tu mums stāsti? Tīģerietis strādāja. Tas tīģeri. Kā kaņem? Es gribu iestāstīt, ka kaņep uz karpu nestrādā. Un ko tu vēl mums atkonservēt? Kukurūzu, bez šitās, man liekas, bez šitās un šitās lietas. Man liekas, ka karpu copniem mēs nav iedomājami. Tā, okei. Tā, visu šeit noliksim. Jā, nu kas? Vai kāda man vēl ir sistēma? Nezinu? Man šitā forša. Pretsavērpēja tā, kur ir? Redzat? Šitāda te arī metoda sistēma, viņa ar tādu puļķīti plasmas. Viņš ir kā pretsavērpējs, viņš neļauj sapīties. Varu Cik paskaidrot. gramus vai 50? Jā, es 50. Labi. Atpakaļ vaļā es tev parādīšu un pastāstīšu, kāpēc tas ir kociņš, ir, ne? Kociņš, kāpēc ir tā? Tūlīt mums būs paraugs stundiņa. Kāpēc ir kociņš? Šīs sistēmiņas arī musējās. Atbalstam savējos. Jā. Nu, tā. Man šis uz šito ir makšķeriešu, kāpēc ne? Jā, šitā. Vienīgi es gribēju, Nu, to, es vienu uz metodu gribēju, otru uz atsperi. šito. Un priekš atspēres iedomājieties, es makšķerēšu Zemex ikonu, kuram pārdošanas cena ir 500 eiro, a sistēmiņa maksā tikai 3,99. Došu virsū. Man patīk. Un tas, kur rāna. Priekš kam šitas te kociņš? Tas nav tik daudz, kā lai sapiņķerētos. Tas, ka viņš tev guļ uz grunts ir, un tev auklis šitā te aiziet. Karpa tev staigā apkārt, viņš tev nedaudz pa auklu, un tev nav Pie tāds paša šita nav auklis. Ja tev auklis šeit ir, tev karpa daudz pa auklu, tev liekas, ka tev ir cope, tu vēl cārā. Viņš tā mietiņš ir atvilks tev auklu. Bet viņš jau ir kā pretsavērpēs galvenokārt arī. Nu, arī pat Lai pie ielidošu pie iemetiena Jā, nesapiņķēja. un es kā viņš atvelk nost, Ak, un karpa šitā. tev staigā. To es pamēģināšu. Jo karpa ēd no šīs vietas ēd, jo tev ēsmas šitam te stāv. Vai blakus. Viņš sūc ārā. Un karpa staigā apkārt, un tev aukla ūdenī kaut kā šitā izstās. Un viņš tev neķer to auklu. Sapratāt? Tā, novērtēju āķi, pasties, kāds āķis ir gatavais sistēmiņai. Tu kā karpinieks, tas āķis nav parasts uzreiz sāku paskaties. Un šis pamet. ļoti labs Un āķis. tas Tas man Bet vienīgi, paskaties, tas nav parastais niķeļa. Tas ir Jā. vapšie teflon, tu titāna. vienīgi uz stoprīt vajadzēs likt. Nu, protams, Jā. ko es stoprīt. Pēc šitām barotavas. Es personiski visus Skaties, izmantoju kāds man vēl ir. barotavas tikai ar kājiņu garu. Nopietni? Jā. Redzat, cik mums te daudz ir visu šitā te labumu. Lūitās. Redzat, ja? Es esmu paņēmis līdzi. Mēs te varēsim, bērniem dāvināt. Mierīgi. Tā, skaties, kāds man vēl baro. Es domāju, ka tev, kā metodistam, tu ļoti novērtēsi arī mūsu ražojums. Opā! Ar šitās barotavas Paņem? ļoti labi peletēm. Tāpēc, ka pelets parasti, ja ir šitāda veida barotava bez sieniņām, viņas uz tās iemetienu lido ārā. Ar šitās sieniņas notur tās peletes iekšā. Bet vēl fiška. Šādā barotaviņā nekad neieķersies jūsu āķīca paudiņa. Pareizi? Neieķersies. Nekad. A tajā, kur ir ribiņas, turās labāk barība iekšā, bet pastāv iespēja, ka āķīts ieķerās tajā ribiņā. Tu neliec nosasiņ, tu tās mauks virsū. Mm. Un? Un šito arī var uzlikt šeit virsū. Nē, Redzēt, Reko metodu masters man piedāvā uz šitādu mauktu. jā, ne jau uz divu. Tu šito te nost. Un redz, ka to kājiņu var uzlikt virsū. Tā kā viņi ir kā universāli. Viņi ir daudz Man pats silts palika. Es domāju, viņi Prestonam arī dara. Ja? Jā, Tu redzēt, tas viss mums ir, to visu ražojam mēs. Es jau biju ceturtdienu veiklā. Jau biji, jā. Maisa arī tāds. Redzējies. Tā, labi, setapojamies augšā, apmēram, kas ko kā te notiksies būs. Tā, bet klausies, ko vēl, es gribu tev paprasīt. Tā šito vai neaizpūš vējš, šitas tā. Reāli es uz šito arī maukšu no sākuma, tā redzēs. Āķis labs, ja? Labs. Viņš nav pa lielu tiem mazajiem popapiem. Nu, es parasti izmantoju 10. Es tev saprotu, bet es šodien mums mērķis ir uz gatavajām sistēmiņām. Parādīt cilvēkiem, cik viņas ir efektīvas ar to, domāju, būs kas ir labs. uzsiets virsū, jo viņas ļoti būs kvalitīvas. Uzsiets, visu Šitas kamo, būs labs. kamo pavadiņš. Tu saka, pasies kāds āķīts. Viņš jau stiprinātais, Jā. redzi liek teikt. Āķis šitā te. Bombe. Tu pasies. Jā, viņš ļoti tas. Ļoti. Es tāpēc tas ir teflon, tas jau nav parastais. Jā. Tas saku raķeti. Ne. Arī šajā copas veidā nodar mūsu foršais perfektais mikserīts. Tā. Labi.
Barībiņa jātais ir lipīga. No sākuma uzmosam, kas smird pēc tiem zivu miltiem. Bet karpiņai patīk. Cik forši maisīt ar mikseri, nevis tur ar rokām jāties. O, kāda mums sanāca lipīga. Redzat, pasūdiet. O, re? Bet viņai patīk, ja patīk, tad drom. Mūsējo. Un pastiprināsim viņu ar šitādu te atraktantu. Arī zemeņu. Tā mūsēja zemenīte arī ir. Ai, kā viņa smaržo, kā saldējums reāli. Iekšā arī viss ropš, un viņa starp citu ir ļoti lipīgi. Arī ir drusciņ peletītes. Jā. Viss būs. Labai. Nu labi, būs vai nebūs, tu karpu pateiks, bet jābūt. Tā. Tur ir mūsu boss maisiņš. Priekš misenes, kaut arī misene noteikti, ka ir, bet neredzu. Smažu arī zemenīgi, bet mana zemene smažīgāk. Būs ok. Ronis nāk, jāslēp. Šo noslēpām. Neko nezinu. Perfekti. Tā, 4 kāīši mūsu mīļie. Labi, ka man viņi ir 3 jau. Viņi nodara arī šī veida copei. Tūlīt redzēsiet, kā es viņus uzlikšu. Redzat, cik smuki es tos 4 kāīši advancēju karpu copei. Smuki, vai ne? Es skaisti te sēdēšu. Šitā, ne? Šī te krēslā smuki tā sēdēšu. Un pastieties, kā man te smuki būs. Redzat? Un cope tikai un piecērta man ir. Un mēs te ampelējamies. Tātad, atkal feeders advancēts karpu copei. Marķers vins mūsu mīniņa jau pazīstamā. Un ar viņu mēs izmērīsim iemetienu attālumu un grunti, lai varam noklipsēt otru makšķeri ar mono augu. Tātad stāvot šeit, vienu makšķeri metīšu mūsu zemenīti. Tajā krastā. Ui, kā es ieliku iekšā. Jūs redzējāt? Vienkārši kā angļi. Grunts ir forši. Tūlīt parādīšu. Varbūt, ka varēs redzēt, cik tuvu krastam. Reāli forši tāda angļu copa, bet iemetienu attālums ir itīgi tāls. Tiešām, kad 60 metri būs. Ja ne bišķi vairāk. Skatāmies. Opā. Redzējāt pie paša krasta. Čuk. Nu forši. Nu super. Tur ir laba grunta. Es pat teiktu, ka es paņemšu pusmetru. Jā, jau man mono auko. Viņi tak bišķi iestiepsies, kad iemet. Šitāds būs. Šitāds būs mūsu iemetiena attālums zemeņu punktā. Varētu īstenībā vienkārši aiziet uz to krastu, iebērt iekšā
5 bumbas, bet tā nav interesanti. Tāpēc barosim ar šito barotaviņu. Desiņu mūsu jau pazīstamo. Smuki tūtās iekrāmēsim zemenīti ar viegli grieztu kukurūziņu. Kāds 5 barotaņus iemauksim. Tad taisīsim otru makšķeru augšā un šito jau lai strādā. Karsti, kamēr tu te ņemies. Tā, tūlītās uzlabosim mūsu zemeņu miksu. Tāds saldējums pilnīgi gribās ēst viņu. Tātad ar kaņepēm, bet kaņeps nebērsim uzreiz spainī, jo, kā es jums teicu, viņas žūst ārā. Pasiedies, atkal mums ir smuks, mūsu feeder galdiņš, flagmanīts, vai da jebkāds flagman, diemžēl vairs tādas neražo. Šobrīd topčiks ir no Prestona. Tā. Un kukurūza. Kukurūza mums nežūst. Vēlreiz atgriežos par to izžūšanu. Viņa izžūst tā kaņepe, un viņa ceļās augšā. Tās galīgi nedara. Viņu vajag tā, lai slapju. Tāpēc mēs viņu ieliksim korķos un uzreiz medīsim iekšā. Bet kukurūzu gan mēs baram iekšā. Vispār es tikko atcerējos. Man tā ir kukurūza plus vesels pilns leduskapis no vakardienas Emajogi copi baltie. Tūlīt paņemsim tos. Redzat, mums te baltie ir. Mēs viņus pēc tam, bet pat tagad šitā te dzīvus iedosim vēl. Un rekur ieliksim blenderi. Nu, es kā feederis pat metodē nevaru bez tārpiem. Proteīns viņai garšo. Tā, un ko daram? Nevis ritīgā zaptē mēs viņus maucam, bet 5 reizes uzgriezām. Jā, kukurūziņa tāda rupja palika un tam līdzīgi. Nu, vēl 2 reizes. 1, 2, 3. 1 nesanāca. Tā. Ok, un šito visu, kur mans ūdens spaini. Šito visu. Ūdens spainīts, visu pie rokas, ērti, forši. Tātad sanāca šitāda te žļurga un šito te zapti. Mēs liekam šādi korķīšos, nekas atšķirīgs no feedera. Un lādēsim iekšā un metīsim. Barotavu. Reku, redzat, viņš ir tai korķītī. Nu, mans ikons. 100 grami kā tam tests, tas Zemex ikon. Iemtiena attālums ir kaut kādi 60 ar 8 metri. 70 gramīgā ritīga klimpa. To pastīsimies, vai viņš turēs. Nu, aiziet! Makšķerei problēmas šitas svars nesagādāja vispār. Tātad, kā jau teicu, Zemex ikon top klases feederīts. 4 metri, 100 grami testā. Jūs redzējāt? 70 grami lielā desa. Ļohka 5000 polī. Bišķi pagaidījām un... Tātad reizes 5-6 iemetīsim. Savādāk man te tās barības pusmodas. Bišķi jāsavalda sevi feederists. Tā vismaz man mācīja metodu māsters Ronalds mūsējis. Tā kā reizes 5 ar visu to griezto žļurgu. Un pēc tam uzsiesim mūsu sistēmiņu, kas ir vienkārši mezgliņš. Un aiziet. Ļoti ērti vienkārši parādīsim. Un nomainīsim arī šobrīd pīta auklu virsū, uzliksim gandrīz tādu pašu izmēru spolīti ar monofīlu auklu. Mēs ķeram karpas, tas viennozīmīgi uzreiz likums ir monofīla aukla. Jo viņa kā ņemta uzreizām te bizo apkārt pa visurienu un bremzītē jābūt vaļā. Nu cerams, ka to mēs visu redzēsim dzīvē. Tā, mēs esam sabrojušies. Liekam to sistēmiņu, ko es jums rādīju. Pie līdkora vienkārši sienam pīto auklu. Pīto makšēs? Nevis pīto, atvainojos monofīlu. Pārastā klasiskajā mezglā.
Tik vienkārši redzējāt, bija piesiet sistēmiņu. Tik vienkārši tas bija. Viss ir gatavs. Viens mezgls, liksim virsū pop-upu vai da jebko, ko jūs esat izdomājis, un makšķerējam karpas. Tik vienkārši viss ir. Copi, diemžēl uznāca vējš, tāpēc nākas likt lietā mikrofonu, bet labi, ka viņš mums ir. Tā ņēmu to, ko man čoms Ronalds iedeva. Šitādus te pirmo metienu taisīšu ar ieteiktajiem pop-upiņiem un vafterīšiem. Nu, vējš uznāca pretīgi, sakala augsts, bet, nu, neko nepadarīs. Esam atbraukuši, laiks ir tik, cik ir. Tā. Tūlīt paņemsim formiņu, pačkāsim iekšā atkal uzjaukto zapti un dosim virsā. Otru točku es vēl nemaz neesmu sācis gatavot, ja? Lai jūs tā zināt. Tikai pirmā točka man ir gatava. Niks jau ir divreiz iemetis jau pop-upu jau. No, tādā rupjā formātā. Tad pāris saujas ar mūsu zemeņu barībiņu. Mūsu samalto pļurzu. Niks jau baro arī priekš fīdera jau krastu. Tā. Reku, mēs to pļurzu šitā sajaucām. Ronīts man kaut kur peletes uztaisīja, bet tā, nu lūk, šitā te mums sanāca. Un to visu mēs liksim iekšā formiņā. Kamēr es te ņemos, Niks jau pirmo pumpē. Tikai viņš bremzi nav aizgriezis necik. Viņš viņu negrib vilkt, viņš viņu grib aizlaist līdz manai zemeņu točkai. Ega fīderists, jā. Nu, re? Es vilku prom, bet palaidu vaļā. Palaidu vaļā? Nu, re. Nu, izskatās pēc kaut kā neliela, bet tu pie krasta pamodīs. Reka pamodās, ja? Kārpiņa maziņā? Re, kur ir mazais sūdu, rupu, ķītis, mastēties kāda ūsainā. Ew, no. Es pat vēl iemets, nē, es atnes man to lūdzu atdatu. Trešais metiens un ir. Mazais karpucīts. Uz mango to tur? Nē, uz to. Divkrāsaini. Kur Ronīts iedeva, ja? Tu to patsaka šitā, te mazām rūcītiem. Un patsakā viņi saberzēsies tāpat bišķiņ. Nā. Tagad fīderisti. Nu, tāda maza karpiņa, tāpēc mēs viņu nolēmām patsakā neņem. Bet re, kur ir? Labi, skaidrs. Re, kur iekas viņu var ielikt, kamēr sadokļos. Tāds mazais, pirmais. Rupacīts ir. Nu, jautri, trešais metiens. Ej, nost, es eju fiks taisīties. Redzējāt? Es vēl neesmu iemetis nemazām. Ai, jau viss notiek. Reāli gribu copēt. Viņš sajauc. Es tā fīderi gribēju taču likt šito sistēmu. To mēs liksim uz... Labais. Tā. To mēs tātad šo... Tās pārsiesim. Šo mēs liksim uz otru, to, ko es te čamājos krāmēt virsū. Bet uz zemeņa punktu metīsim iekšā šitādu parastu vienkāršo cilvēcīgo atsparīti. Pastīsimies, kā mums ies. Re, kur ir visas manas karpuštelītes, topīši, āķīši, ādatas, kuras visas man likās, kad es esmu aizmirsis. Kaut gan, kur ir īsta ādata, neredzu, tur kaut kur ir šķērītes, visur te, viss īrā, tomēr. Jā, nikam vēl vien karpi. Tā, re, ko itā man ādati? Jā, man pat re, kur ir gatava sistēmiņa, bet mēs šodien akšķerēsim uz mūsējām sistēmiņām. Pareizi. Tā. Uzlikšu kameru uz Niku, lai viņa... Lai jūs redzat, ko viņš tur dara.
kā viņš meistarīgi vēl karpu. Es mēģināšu pats uzsiet savādāk, te šodien es būšu filmētāju lomā, nevis makšķernieka. Es arī gribu zivi. Tā. Kā maziņā. Tiem, kam nav jāfilmē, tie var smuki uzreizām makšķerēt pareizi. Mums te jārāda viss ir. Bet tas nekas, es jau esmu līdz stadijai. Es esmu uzlicis virsū popapiņu. Bet, nu, augsts ārā ir ārprāts. Rokas vēl nav sākušas salt, bet galvā jau ir ziemas cepuri. 11. maijā, kungi un dāmas, tas ir ārprāts. Dieviņi iedod mums siltumu beidzot. Tā. Re, kur ir. Beidzot. Es esmu ticis līdz momentam, ka man uz mata ir pop-ups virsū. Ņemam šito te visu. Un kā ritīgi pa ģedavski. Taisam, re, kur vienkārši tādu. Man šitas te badīja. Tas ir old stylā. Es visu atradu starp citu, jā, bet tu tas... Pagas iemetīšu, mēs to visu izdarīju. Savādāk man apnika, kad jūs ķerat, es vēl neesmu iemetis. Es to seju vispār bāķis nemaksāju. Maločiks, pagaidi, skaties, kāda man štēle ir, redzat? Tas jau bīts karasjā. Bet pagaidi, viss ir pēc metodas tehnikām. Tā nav bīts karasjā, to parādīt man ir tai kasītē. Tātad, skatāmies. Viss kā krutie profesionāļi ar līdkoru. Reku normāls bumbāsis. Atsperē saspiests ar visādiem gardumiem, mūsu zemenīti un papapiņš. Viss. Vecā old school metodas sistēma. Tātad, kamēr es te liekos virsū, kolēģis jau ir noķēruši 3 karpas. Un es beidzot esmu gatavs iemest šito te atsperi ar savu zemeks ikonu. No? Aizlidoja 60 metrus, tā tikai redzējāt? Pirmajā metienā. Vienkārši uz gaļu. Viens kukurūzi, 3 maltēs. No, ne. Tik ir piedz augu. Pavadiņš, to jau es valdies. Opā. Tas āķīs krutējs, ja? Jā, tas āķīts, ko tu iedev? Japans, okei. Jā, 3 baltē, 1 kukurūzi. Atkal tuzīts, mazais tuzīts. Smokiņš. Nā, re. Labāk nekā emajogi vakardien. Uz fīderi atkal. Tā, karač. Nika mums fīderīt ir. Kas stāv uz vietas. Šitā ir āmeni, jā, gar krastu iet. Tā ir tā kā ir, jā. Iet prom. Niks nogrieza man visas zivis. Mait. Kamēr es uzstādīju visas makšķeres, es tagad esmu tā, nosauksim to tā, diezgan tā ķepļapīgi izdarījis. To zemeņu točku es sabaroju, bet kamēr es te ņēmos un tam līdzīgi, Nikam jau ir 4. karpa, viņš sabaroja savus punktus. Un es tagad esmu tajā 2. punktā, kur es to fishmīlu uztaisīju, tur es tā kā, lai ātrāk iemestu, neuzbarojos. Un reāli Nikam jau ir 5. cope laikam, a mani 4 metieni pa tukšo. Tagad tā, laikam karpa nāk no turienes, ne? Man jau ir pats dīķis stūris. Ļoti iespējams, ka viņš nelaiž garām, tāda jau ir tā karpa copa. Bet tas tā, es tikai 5 metienus esmu uztaisījis īstenībā no 10:30. Ja domājieties, no 10:30 tagad ir gandrīz 1:30. Vēl ilgāk jāsagatavojās, ja nekas nav gatavs. Vēl ilgāk jāskatās nekā fīderī. Bet skatīsimies, kā Nikam iet te ar
šito varētu izskatīties, ka te būtu labs izmērs. Un šitais ir feeders. Vieglais. Normāli, tu tās ronīti paņems, jā. Jā, tas ir skaidrs. Tātad šitā līdz 6 vakarā ir. Bāgs, es gribu izvilkt, ne jau viņu noraukt. Es gribu izvilkt, bet tas kāds nav izdomāts tādām 10, kādām 3. Jā, bro, līdz 70 grābiem. Līdz 7 grābiem? 17. Vecais terminīts. Vecais. Un var līdz tam prastam tiki, ja? Cik grabu varot? 80. 80. Mazā X-feeder ģuzīņa. Reāli kā Anglijā. Reāli kā Anglijā. Nu, labs dīķis. Mēs esam Berga dīķos, starp citu. Jā, tā, lai visi zinātu, Berga dīķos. Bet ķerās pagaidām Nikam. Viņš tā visvairāk un kvalitīvāk sabaroja, kamēr es te filmējos. Un viņš sēž pirms manis. Un tu viss klasiski kā karpās. Karpiņa rekur nāk no dīķa. Es esmu pašā stūrī. Tā kā man, tad jau redzēs, kā būs. Mums būs jādaborojās riktīgi. Mums Zanders riktīgi ir. Mums Randa. Tu jau tādas fideri neesi vilcis. Cik tev bija lielākā, tu teici? Opā, barotai, nešā. Ui, kāds mutulīts uznāca. Viņā tulītās vēl kā muks. Pozies kāds mutulis. Tā, mēs jau esam tikuši līdz barotavai. Jā, tagad bremzītei jābūt vaļā, jo viņa kā plūks tādu 15 metru, 20 metru vilcienu. Viņa tā dara. Jā, bremzītei jābūt ir uz... Jā, viss kārtībā. Jā, uz stīgu. Vienkārši pirkstiņu piekot. Tā, tātad 15% mums kamerai un mēs ceram ieraudzīt Berģu Lohnesa monsteru. Tās pēdējais līdz ar 2 rokām jau tur jau. Piekls. Mums tur noteikti uz visām 3 makšķerēm ņem, bet mēs nevaram, jo mums ir šeit aktivitāte. Mums šeit ir... Pagaidā viņa tā pieklājīgi uz vietas. Nu, viņa bišķi pakusis, jā. Viņa pat ne pārāk, viņa pat apkaunā. Jā, nu līdz barotaviņai viņa tik, cik tev bija 40 cm paudiņš, ja? Aptuveni, jā. Nu, līdz barotaviņai mēs redzējām, zivi neredzējām, bet barotavu jau redzējām pie ūdens augšas. Mutuls bija labs. Kā 10-niecei pieklājās. Cik tev rekords bija? 7200. 7200. Drīzāk Nik šobrīd rekordiņu vēl uz feederi. Klasisko, ja? Jūs jau esat viņu nosvēruši gan arī domās. Domās esam, tāpēc, kad izskatās viņa pēc, nu ne trīnieces stabiļna. Es jau, un man ir pirmā karpiņa. Nezinu, cik tur liela. Mazais sušķīts. Vispār gribu karuls. Mazais sušķīts arī pienāca. Normāls sušķīts. Nē. Bet, nu, man arī viss ir, redz kā, vajag tik sāk makšķerēt. Nu, redz, čīks mums bišķi ātrāk, jā, ar metodīti. Paņēma uz metodu, mūsu sistēmiņu. Tā. Kamēr, nu, Nikam vēl tur ilgi, viņam izskatās, kad vispār pēc rekorda tur izstās dīķa rekorda. Pasieties knapi lūpiņā uz mūsu metodas sistēmiņu. Nu, re, man ir šitāds te susuriņš pirmais, kamēr Niks tur ņemās, bet izskatās, kad viņš ilgi vēl ņemsies. Un man ir šitāds te maziņš karpacīts. Liksim uzglabājumā tīkliņā, tad jau pēc tam skatīsies, kas uz finišu mums būs. Šis ir tajā fishmeal točkā. Zemiņa točka ir pašā stūrī, un viņa pagaidām izstās, ka klusē. Vēl joprojām velku savu gigantu. Es pa to laiku noķēru uz savu fletu makšķeri, nevis uz atspēru, bet uz klasisko fletiņu. Pirmo karpiņu noķēru es savējo un uz Nika otru makšķeri arī paspēju jau izvilkt. Nu tādas pa kilo kapeikām karpiņas. Pārmetu makšķeres, Niks vēl nav redzējis to
ko viņš tur vēl. Tā kā forsēt neforsēsim, jo gribam, nu reāli iedomājieties, viņš kādu pusstundu jau velk to zivi uz feederīti. Un, protams, ka gribam redzēt, cik viņa liela ir. Šeit mēdz dzīvot arī 20 nieces. Murkstāja viņa. No, mana točka arī ir iestrādājusies. Kamēr Niks vēl nav zivi redzējis. Es jau otro velku. Tagad gan garīgais ir riktīgi labs klausties. Šitā nebūs slikti. Baigi ilgi ar uz vietas stāvēja. Arī smukiņai būtu jābūt. No otrs makšķerītis prom. Copīte gan tāda kā uz feederi gandrīz vai bija tāda. No. O, smukiņa. Ja? Smukiņa bija. Ņem spots. Kas bija spots paņem? Kā īstens. Pastieties, ko viņi tur ņemās. Ņemās, mammīte. Nu, nāču. Nu, ko došu mukačīns? Ir. Vēlkam uzmanīgi ārā. No, redzējies, kāds mums tagad te trāpjās. Smukiņa karpiņa. No, Smuki uz mūsu flat sistēmiņu. Tas, ko mēs rādījām, šī gan ir bez kociņa, tāpēc, kad es netīšām līdkoru no kociņa izvilku ārā. Tāpēc es vienkārši uzliku te gumiņu, un tagad man ir klasiskā sistēma. Nu, lūk, un šitā te spoguļu cūciņa mažiņā. Viņa visās pēc cūciņā, vai ne? Pastīties, kāda smuka cūciņa. Nu, klausties, nu ir forši. Berga dīķi šobrīd pavasarī reāli rullē. Niks vēl joprojām, kad 40 minūtes velk savu karpu un vēl nav redzējis. Es jau esmu 2 pa to laiku noķēris. Super diena bišķi uzsilusi. Mazie rupacīši ķerās. Bet Niks rekur vēl tur tālumā velk to zivi. Tūs stundē. Tas ir jā, tāds, teiksim, bet uz feederi. Mēs feederi uz 0,2 pavadiņu un mēs negribam pakāst to zivi, jo viņa viennozīmīgi ir super liela un uz 0,2 pavadiņu uz mazu vieglu feederīt, tas ir skaisti, tas ir krūtajā. Tāpēc mēs Niks uzmanīgi, akurāti darbojās un vienkārši traki tur viss notiekās. Bet tā šeit skaisti. Man stāv makšķeres, redzat? Uz 4 kāīšiem. Smukiņi šitā te makšķerītis stāv. Rekur čīks. Man jau ir 2 karpas. 2 karpas arī es esmu noķēris. Viena tāda kilo, viena tāda 2 kilogramu. Bet nu es burtiski makšķerēju, cik es te makšķerēju. Es visu laiku te filmējos. Niku tikko 20 minūtes filmējām. Tad es sapratu, ka tur vēl būs ilgi. Kā jau teicu, jau uz powerbank stāv kamera. Uz Niku otrs makšķeris jau bija zivs. Un reka šitā te skaisti. Cerams, ka izdosies iefilmēt arī kādu copi. Kā mums te viss čotka stāv šitā te. Tā kā 2 stobri, smukiņi. Metam mēs čīks pie tā paša krasta. Nu, forši. Eureka bija copa, laikam. Vai man izlikās? Nē, laikam izlikās. Likās, ka šito makšķeru copa bija. Bet nē. Nē, izlikās. Tā, ņem mums uz... Ko mums Ronīts iedevuši tādas peltītes maziņas. Es viņas reku beru klāt šādi te. Šādi pieberu. Bišķi iemaisu. Iekšā formiņā popapiņu. Popapiņu šo. Uz šo. Bet Nikam paņēma tā lielā tanks. Mēs viņu pat tanku jau esam nosaukuši, viņi tā arī uzvedās. Knāpi viņš tur, tur. Vienkārši uz kukurūziņu un 3 baltiem. Lūk tā, uz classic feeder. Bet nu uz metodīti arī ņem, jā, viss forši. Tā kā ir inčīga cope. Beidzot uzsil dienu, bet tāpat es sēžu ziemas cepurē no ārprāt. Ārprāts, kas pa pavasari šogad ir? Kas pa pavasari? Traku. Bet jā, īstenībā ir forši. Šeit zivis ir salaistas ļoti daudz. Berga dīķi pie Jelgavas. Reāli feini. Manā stundas laikā. Un neskatoties to, ka Niks sēž bišķi pa kreisi, vējš nāk no turienes laikam tās zivs tā kaut kā migrē. Man tāpatās ir 2 zivtiņas.
ar visu to, ka jārāda jums, jāpastāsta. Tā kā ir forši, ir forši. Ceru, ka tagad nedaudz varēs izpūst gaisu un tā iedziļināties bišķu copē. Tūlīt vēl varbūt uzbarosimies pa virsu nedaudz, lai būtu, kur nu vēl aktīvāk, īstenībā Nikam ļoti aktīvi ķērās. Viņam cik 10 metieni, 7 copas, nu un tagad vispār. Tagad viņš tā kā nodarbojās ar to, kāpēc mēs esam šeit. Ir paņēmis lielais aparāts. Lūk, re, kur viņa bija. Traka cūciņa. Bet nu jau viņa ir diezgan, redzat, jā? Metru no krasta. Viņa jau ir šeit. Bet tas nekas, tās varbūt vēl 20 minūtes. Kā rociņas tā? Nu, ir piekusoši klausies, ir. Nu ir jā, ruksīts labs, tā kā neforsēsim. Gaidīsim, kad viņai beigsies spēciņi. Un arī varēs foršāk nofotografēt, būs mierīgāk. Šitā te dzied visu stundu. Fīderīt, klasiskais, uz smalko fīderīt, nu, dāmas un kungi īstenībā ir kosmorēti. Stunda plus cīņa. Zivi jau redzējām, knapi redzējām, liekas, ka 10 plus. Cik tur būs galā, nezinām, 0,2 pavadiņa. Mūsu Oktops sporta pavadiņa, pareizi? 0,20 ar pus mūsu huklains. Un viss turās, viss ir izcili un ziltiņi negriež pušu. Viss skaisti. Niks rokas atpūtina. Es domāju, gan stunda plus cīņa jau. Tur ir arī sušķīts galā. Moška pat rekordiņš. Tavs rekordiņš točna. Dīķa rekords jau noteikti diez vai, bet tāpat tas kukurūzu un baltiem. Skaisti. Ir, Niks izvilka savu sušķi. Izvilka savējo trako tanku. Es tieši kā reiz pārmetu. Nu, kas tur ir parāda? Āķīts to smuku ieķēries. Pastieties, kā ir ieķēries āķīts. Maziņais āķīts. Smuka lopiņā, vienkārši izcili, bet ziltiņa jau ir bijusi entās reizes. Redzat, jau viss sazāģēts. Tas nav knaiblīts. Es nevaru Ziltiņa ir izņemt bijusi virsū. No, lūk, šī tāds te lopiņš parāda saulītē. Ui! Tūlītās izņemsim āķi. Skaista, tūlīt izņemsim āķīti. Gultiņā smuki Nova uz fīderīti, ja? Tātad, nerastos jautājumu liek. Re, kur ir maziņā barotājiņa, parastā ģuziņa X-fīder. Skrutkiņa, vienkārši stoparīts. 0,2 mūsu pavadiņa, redzat, vienkārši pavadiņa. Un re, kur šitāds lops. Šitāds skaists lopiņš. Ar ekstraktoru pilnīgi jāņem āķis ārā. Jā, šitādi ir feini āķīši. Šitie ir, es viņus saucu. Ja ieķerās, tad ir āmen. Tad pats tikai kaut ko var sačakarēt. Tikau rokas piekusuši. Redzat, nevar dabūt āķi ārā. Jā, lopiņas viņai ir sajātas biška. Nu, paudiņu mainīs? Nē, tāpat lā. Piestiepot runīt augšņš. Kā baņķis. Ir ārā. Aš noļā. Nu, parādiet mums viņu. Parādiet mums to tur ziltiņu. Uz fīderi, necelt kaukstī sāks pārdīties, jā. Nu, lūk, uz fīderīt šitāds te berģu dīķu rupocīts. Uz cik baltiem? 3 baltiem un 1 kukurūzi. Pastieties Kāda stunda darba. Stunda darba, jā, bet dabujam ārā, pastieties tāda zivs. Skaista zivs, skaistā. Lūk tā, lūk tā, pastieties uz fīderiņu, ja? O, classic feeder. Uzvar točna izmērā pagaidām. No? Ah, tu, blīn. 7,5, tā jau ir. Cik tā bija? 7200.
Bet vai nav ka tas ir visu plakāti, ja? Nē, tas jau noturots. Notarots? Jā, pat 200 gramiem smagāks. Pat tavu rekordu. 7,435. Jā, un Rekord uz feederi. Un barots ar Pro Riveru un biskvītu. Jā, uz mūsu barībiņu starp citu. Lūk tā, klasiskais feeders un uz mūsu barībiņu. Super. Vakardien, kas palika pār nemajogi, ja? Barībiņa kā reiz bija samirkusi, tā kā vajag. Un kā aķītis turpina strādāt, ja? Lūk tā. Kā jūties? Piekusis. Bombīgi. Bet labi. Super. Super. O, kā copa sporta groundbites. Biskvīts, big breams. Un tādas karpiņas ķerās. Barakdīķos. Super. Politely and gently. Paldies. Niks tika pie savas trofejas, uzstādīja savu rekordu. Es arī pa to laiku jau noķēru 4 laikam zivis. Kopā mēs esam, mums jau pie 10 zivīm jau ir, ja? Pa kaut kādām nieka, 2,5 stundas mēs makšķerējam, ja? Jā, lūk, tas ir pie tā, ka Niks stunda kapējkām vilk to savu lielo. Tā kā pie mana punkta arī ir pienākusi zivtiņa uz to fishmeal, ko es rādīju VDJ fishmeals kopā ar Gold VDJ un bišķiņa halibut dinamītbaita. Tā kā tas reāli rullē, zemeņu punkts tika izvēlēts reāli pašā stūrī, izskatās, kaut arī vējš ir tur, 3 vai 4 metieni, neatnesa neko, bet zemeņu punktā, ja? Bet reāli Niks pretī makšķerē un es tajā punktā, ja? Tātad tur uz to fishmeal zivis uzreiz nāk. Vakardien čomiem arī nav gājusi saldais variants, bet karpām tā ir. Rītā, piemēram, viņas var ēst tikai saldo un fishmeals reāli nerulēs. Es tagad to otru makšķeri, kur tā atspere mūsu bija, uzliku reāli uz tādu lielu pop-up šitā te. Un es saprotu, tiem makšķerniekiem ir tā uzreiz. Ja viens noķer lielo, ja, tad uzreizām gribās pārējiem arī. Man apmēram notika tieši tāpatās. Uz otru makšķeri. Kaut arī tā lielā paņēma uz kukurūzu un baltajiem. Lūdzu. Tas jau nav nekāds īstenībā noslēpums. Mēs to zinājām, tāpēc mēs to feederīt arī gribējām. Mēs šobrīd īstenībā, raidījuma būtība ir tāda, paskatīties, kāda ir efektivitāte tām montāžām. Ja? Tātad klasiskā metode ļoti labi ķer šobrīd zivtiņas līdz 2 kg. Uz feederi tev bija 2 copes par šo laiku, bet ļoti ilga izvadīšana bija tās lielās zivs. Tātad 2 zivis, un uz to manu atsperi vēl nav bijusi ne cope. Tur man īstenībā arī ir vislielākais āķis, tas, kas bija tai sistēmiņai. Varbūt tas āķis ir jānomaina. To mēs īstenībā pamēģināsim, paeksperimentēsim. Uzlikšu pavadiņu monofīlo. Redzēsim, vēl līdz kaut kādiem 7 vakarā laika ir diezgan vesels 4 stundas, kas nav daudz, bet šeit zivju aktivitāte uz doto brīdi, viņa jau jebkurā gadījumā var izrubīties. Zivju aktivitāte ļaujās visādiem eksperimentiem. Tā kā šobrīd spainī man izskatās šādi. Es lieku tās peletītes, kā jau jums vēlreiz rādīju. Iemaisu viņas nedaudz, lai viņas ir punktā. Un dotek virsū. Dabarošanu, papildus uzbarošanu nekādu netaisam, jo nezinu, vai vajag. Otkārt ir liels vējš, treškārt man ir jāņem makšķere ārā. Tāds bišķi slinkuma krampi arī ir uznākoši, jo tāda superaktivitāte jau gluži nav te vajadzīga. Bet kas zina. Varbūt, ka jāpabaro. Tad redzēs, ja pieņemsim, protams, ja pusstundu 40 minūtes neņems pie šīs aktivitātes, atkal mēs veiksim kaut kādas darbības. Tā kā visu diktē tā zivtiņa un ir jālasa viņas atbildes no tā ūdens. Tagad uzsila diena. Varbūt viņa pacelsies augšā, viņa nemazām neņems. Visādi var būt. Vakar arī
džekiem, kas te ir bijuši, ir informācija. No 3 līdz 4 neķērās vispār. Viso, vispār izrubons pilnīgākais. Karūsas bija kaut kāds 5 gabals, mums nav neviena. Esmu tās pašas. Tā ir cop, bet kaifīgi. Vieta forša. Beidzot var ziemas cepuri pakārt, vadzī un novilkt jaku. Jo izlīda saulīte, traki vēsais vējš. Kas tas ir? Man makšķeri tādi viši vaļīgi. Jā, cope. Redzat, cope. Knapa kaut kāda interesanta copīte. Kas tas tāds bija? Tūlīt pavilkšu barotaviņu. Nē, zivs galā nav. Tas bija pa auklu. Brauca pa auklu. Nu šādi skaisti man te stāv mani stobri. Forši, redziet, 4 kājas var izmantot izcili. Un tam līdzīgi. Flets sistēmiņas gatavās mūsējā strādā perfekti. Nu, atsperes sistēmiņa, klasiskā ģedavskā, noteikti, ka viņai kaut kas pieder, bet es viņu uzliku tagad uz Big Fishu. Čista pa ģedavski. Lielu paiku. Ritīgi bumbuli no tā fišmīla uztaisīju un iemetu netālu no punktiem, kur ņem mums. Stop un tava čīriku ierabīšu. Ir cope. Sēž. Galā. Jā, tā ir stūdīts. Op. Jā. Visā tekā. Āģinieki. Uzda, ģas. Breks skanam. Ir pārši, ka šitā ir divi. Ir riktīgi pārši. Nu toč pumpē kā breko. Jāpakaļ. Tāpēc man paņems deviņnieci. Lai zinātu, ko darīt. Čīt. To nebūs kilo, būs vairāk. Mazalīts, kā jau teicu, kilo. Šī bija inčīgā karpiņa. Maziņš, šitais ir viens no 3 siventiņiem. Tā, es atgriezos pie savas uzticamās barībiņas, savā zemeņu točkā. Uzliku to pašu lielo popapu, un to makšķeri nosauksim to tā, vēlreiz atkārtošos, iešu uz Big Game. Tātad tajā stūrītī, tur, kur es sabaroju no sākuma, es nedaudz uzbaroju vēl, un tagad iegāju ar lielo popapiņu. Maš būs, ha? Pamēģināsim. Ir atkal. Pasieties, kā makšķeri strādā. Šī te bišku ir, jā? Pastiedies. Iet. Iet ritīgi pa labi. Novaldījām. Bet copā bija labā. Nu ir jautieši paši. Uzliku jaunu vafterīti. To parādīšu pēc tam kādu. Tādu lielāku un ir uzreiz lielāks zivs. Ko tu virsā? Forša zivs, forša. Sope bija ar labā. Ir līdz kārtējies. Būtu pārgriez uz savu. Mums nav. Actions un uz jaunu vafterīti. Ēdat uz kuru? Oi, kā smoki sēž apakšlopiņā. Viss pēc grāmatas. Čirp. Viss smuki strādā. Redzat, mūsu feeder sistēmiņa gatavā. Nu, tikai āķīti nomainīja, jo tas tāds bišķi pa lielu šitādām mazām zivtiņām. Nevis zivtiņām, bet tādām mazām
ēsmām, ja? Bet, reko šitāds tevā fits, tas mums ir, ekor, šitāds pie sevis veikalā. Šorīt no rīta paņēmu NBC plus Pineaples. Skābeni, viltīgs. Dopat tulozīmi. Aiziet kāds viltiņi? Smuka bija izvadīt, smuki. Agal, es kā lasi gribu ņemt, man visas dzīves kā lasi es ņemu, rekord tā čīks. Nesīsim uz uzglabājumu. Krasavčiks. Tieši, kad kāds lupa tās. Viens kāds neizturēja spriedzi. Bet toties beidzot ir uz aikoniņa zivs. Tā tā kā sarkanā uz kuruņā. Atšķur. Un atkal uz to vapserīt, klausies, to stūku. Tā, to manis. Nevis uz to, ko riktīgi gribēja ķerties, bet uz otru. Tā. Pirmais metiens uz otru makšķeri. Un es uzliku. Ķesim nost. Rekor. Uz otru makšķeri arī uzliku mūsu sistēmiņu, kas ir flat sistēmiņu. To atsperes noņēmu nost. Reāli negribēju ķerties uz to. Uzliku šo pirmais metiens un viss notiekās. Un ir krastā tāds maziņš kuziņš. Interesanti jau ir. Rezultāts mazais. Rastulīts. Nika Mākal uz kukurūziņu ir paņēmusi stundas zivs. Uz stundiņu, bro? Jā, tu vēl tā. Davai, davai. Jā, sagribām. Jā. Āmen, nu jā, viņi iet pa krastiņu, tik nav turam. Galvenais. Tagad tu zini, ka reiz tu sāki, tad tu pabeidzi šito. Nē, nu mežā. Es eju ēst. Mēs bišķi paforsēt. Cik tev paturam? 02. Bet mēs dos neizturēs. Tev jau augsts nav varā. Nu, man nav daudz augurs, es uztinu spolīti. Padēļ kādu makšķeri. Es jau bišķi tiknāk vēl. Ne? Vā. Nu, Tronīt, pie tevis tas viss būs. Paņem, kā es vēl, tas normāli, ka lokās līdz spolē, nu? Bet jā, ir cūciņā. Bet normāli, ka makšķer to virsū. Kā ar paruzreiz jūt, ka cits, jā, operators. Ar pajūt, ka Viņš cits. izvilks tādu lielāku par 7400, to rekords nebūs lielāks. Tehniski jau būs, es viņu neizvilku. Jā, man spolā skruvē. Man no žēla viņš vēl, ka es negribu stundu vienkārši to darīt. Es jau stundu to nedarīšu. Nu, labi. Nu, labi. Var jau āksti forsēt, akstīties, bet... Uj. Man liekas, ka kāds nepārlos. Sēžam pie galvas, Es jau vienu salauzu. ka makšķeri iet ūdeni iekšā. Es esmu daudz angļu video skatījies. Es zinu, kā viņam jārīkojās. Galvenais kāds uz leju pateikt, jā. Nu, jā. Jo uz augšu viņi uzreiz sāk skriet, un viņiem nepatīk tas, ka pumpē uz augšu. Jautājums, kas uzvarēs? Pavadiņu vai Krišāns? Nu, es dodu tā 50 uz 50, jā, jo. Nu, stundu pazaudēt beidz. Bet nu ir atkal cūciņi, jā, var just. Un atkal, dāmas un kungi, atkal uz klasisko fīderi. Nevis uz popapiem, šmopapiem, bet uz kukurūziņu un aparišiem. Pasādāt arī dabūt. Tā, Ronalds jau ir optimistisks, jau ir ar patsa klāt. Nē, tā tik vienkārši nebūs. Vienkārši es viņu savaldīju vismaz. Jā, nu te ir atkal, jā. Tā, labi, dāmas un kungi, lai nenosēdinātu bateriju, mēs nopauzēsim kādu pusstundiņu. Ilgu laiku. Pusstundiņu pauzīt, un tad mēs slēgsim atpakaļ kameru. Tā ir kā tam jālocās. Man viņš uz pusē tikai locīja. Jā, bet, jā. Bet šis, dāmas un kungi, šis varētu būt vēl lielāks nekā Nikam bija aparāts. Jā, šis ir aparāts. Nu jā, redz, iztaustam kādu testu šodien Berga dīķos. Nu jā. Es biju pie galda, es uzēdu un nācu fotografēt, jo likās, ka tūlīt būs krastā, bet ir tā, ka es eju atkal ēst, un tad tiekamies pēc 10 minūtēm.
Jā, bet nu, kā tam tā jāstrādā. Šis ir kā tam maksimums. Bet jau mēs zivi redzējām, jau pirmajās 5 minūtes vēl nepagāja, jā? Bet zivi jau redzējām, jā. Jā, bet nu viņi atkal... Tā ir viss skaidrs, jā. Viņi atkal izdomāja, bet to jā, lāc. Šis ir English style. Tas jau ierupīja. O, tā makšķere var izturēt, jūs redzat, jā? Bet tas bija Lohnesa briesmots, tas bija Berģu Lohnesa briesmots. Ir, jā? Nē. Lāri, tūlītos mēs viņu pacelsim augšu. Braukt. Sākumā redzat? Sākumā augšas redzējām. Tikai nestum galvenais dīvī viņai neko. Jā, netik daudz. Tā ir jābūt bosam, ir jāķer lielāks zivs. Ko? Viņi ir, kur ir, jā? Paga, ne? Davai. Nē, nebūs. Lien iekta, davai, jā, liec sadok, lai viņi nelien niedrēs. Lai viņi nelien niedrēs, liec tur sadok, jā, pakrati par to sadok. Pat viņi. Nē. Nu, reku viņi. Moment, pakrati to sadok, pasit pa ūdeni. Nu, davai. Čut iekonomējām laiku. Nesam uz gultiņu. Uz gultiņu nesam uz gultiņu. Klasiskais fīders. Rulē. Pastieties, kā mēs viņu noķērām. Un vēl pie tam sānā. Viņai pat nav āķis mutē. Redzat, kur ir āķis? Caps. Āķis ārā. Šitāds te. Salīdzinām. Šitāds āķis. Šitāda mute. Reku šitāda te. Redzat, ja? Klasiskais fīderīts. Inline sistēma. Ja? Vēl kāds opš. 0,2. 0,2 pavadiņa. Vienkārši. Oktopu sport. Hooklines. Special. Noliekam makšķeri. Un briesmīgi agresīva izvadīšana. Forsēšana. Es gribu vēl pamakšķerēt, tāpēc es centos visu sajust. Un pastieties, kas te mums ir. Ui, pastieties. Uz kukurūziņu. Un neko viņu pati un apā! Paņem to satu pats. Paņem zivu pacel. To varam nosākt. Stīvēns! Pagaid, nesteidz. Omā! Uz kukurūziņu un 3 baltajiem. Pastieties, kas tas tāds ir? Tas ir Berģu monsters. Lūdzu, fantastiski, pat nemutē. Sveram, pa taisno. Un es dodu 12 kg. Madai. Oba! Dešuks. Tieši dešuks. Tikko jūs bijāt liecinieki kārtējam fīdera šedevram. Opā! Un jūs atkal esat liecinieki nākošajam šedevram, bet šoreiz fletiņa šedevram. Redzējāt tieši. Tikko iemet, ja? 30 sekundes atpakaļ, tikko aizgāja no mašīnas. Jā. Tu vēl maizīt neesi izļambā. Jā. Un kāds iekodās tavā tajā tur? Kāds iekodās? Popapiņā. Labi, velkot šo karpu, ko tu vari pastāstīt par 5 minūšu atpakaļ izvilkto zivtiņu? Ko viņi tik noķer, tas var pastāstīt? Nu, davai. Zinlēm fīderi.
Diemžēl. Ja? Uz standarta mūsu uz sacensību sistēmu, ja? Yes. Jā. Perfekt. Un kas tev tur tika barots? Kāda tev tur barībiņa bija? Ok, Copa Sport Ground Bites biskvīts, Big Breams un... Kas vēl? Ir vēl viens. Pro Rivers. Pro Rivers. Ja. 3 top. Vakardienas sastāvs. Jā, 3 top brekšu barībiņas atnesa. Pirms tam tev 7, 7 un... un tagad man 10 Nu, 300, jā. bišķiņi lielāk bija. Jau, tu man visu Nu, augus nē, sapantarās. Apā, kas tam ir? Smuki vakara saulītē gozējās mazā karpiņa. Pa krūmēm mēs ārā viņu nevilksim. Тут mēs aiziesim, op. Kur ir uzturamais? Uzturamais ir baigi tālu. Nu labi. Nāksies viņu mums uzņemt ciemos šādi. Bet mēs viņu smukiņi, mīļi, šitā te. Šitā mīļi, nu tā kā fīderisti. Rekur. Nu, ņem Nikelu ar rociņām, lai viņu no ūdens smuki ārā izņem. Āķīts apakšā lūpiņā, perfekt. Šito sistēmiņa, šitā ir mūsu sistēmiņa, ja? Ja. Mūsu sistēmiņa, fletiņš, smuki ar līdkoriņu. Viss skaisti strādā, viss inlainiņš, redzat, hop, viss notika. Un rek smuki karpiņi. Jā, ja lec, tad, ja krīt zemē, met ūdenī, lai labāk viņi ir tālāk nekā. Mums ir beigās kaut. Aizgāja. Super, jā. Tikko mēs noķērām maz karpiņu, bet iepriekšējā bija 10 300. Un es viņu noķēru uz fīderi, kas ir 3,30 garumā, 60 gramu testiņš, 0,2 mūsu hookline pauda aukliņa un labs kruts Japāņa āķīts. Tā kā, redzat? Un vēl pie tam, jā, kas nu tiešām patīkam pārsteidz, tas punkts tiek barots standarta feeder metodē ar inline feederi, tā kā mēs mačos maucam ar slīdošo barotaviņu, un mūsu barībiņa tā, kas palika pāri vakardien no Emeo Jogija upes. Griežam iekšā kukurūzu, baltos, un 2 lielākās karpas ir noķertas tieši tur. Tadā! Tāda ir apmēram statistika. Uz fletu ņem, jā, ļoti labi ņem, bet lielākā karpiņa uz fletu ir 2. Ar astītu maziņu. 2 ar mazu astīti, jā, lielākā karpiņa. Uz fīderi ir 2 gianti, Berģu dīķu gianti. Viens ir 7,5, jā, kaut kāds tev tur bija 7 kapekām, un viens ir 10 300, kuru es skaisti kvalitatīvi, diezgan ātri izvadīju. Super. Diena tiešām ir izdevusies. Svētdiena. Forša skaista diena. Nevis sēžam mājās, bet braucam makšķerēt vienmēr un visur. Un viss notiksies. Tiešām kaifā. Karpu tādi, teiksim, kompleksi ir tiešām patīkama lieta tādam makšķerniekam un tīpaši pēc tādas vakardienas viduējas copes. Šodien ir vienkārši tāda čista dvēseliska cope un patīkama. Jo mums ir, nezinu, virs 20 karpām, ja? Noteikti. Jā, virs 20 karpām, 2 tā, vēl rekur Ronalds ir, viņam arī kāds 10 pāri, tā kā mums katram ir pa 10 plus karpiņām un 2 lieliskām lielām karpām. Vēl makšķerēsim 2 stundiņas un tad jau savilksim rezultātus. Tas ir karāsijā. Tas ir karāsijā. Pasieties kādu korūsa. Vau! Smuka, super! Nu, bļāvēs, nezinu, skaista. Nu, nu, moš pie pusotra. Super karūsa! Ai, kāda smuka, redzat, kāda smuka karpiņa? Smukām tādām zvīņām. Skaista karpiņa. Paldies Berģi dīķiem.
ka viņi ir salaiduši šādas smukulītes, rāsnas, nārtos kaut kad. Reāli ir ļoti, ļoti interesants op. Nu, katram pie 20 zivīm tas tagad ir fantastiski. Redzat, kādas smukiņas un emocijas ir reāli neaprakstāmas. Paldies! Sopa. Es kaut kā gāju. Tas laikam ir. Vai tik liela nebūs kā tā trakā? Tik liela nebūs, bet Jā. tas, ka būs bišķi jādomā, kā te kilogrami. Tas tāpēc, ka kaķis pie tevis pienāca. Un interesanti, kāda sistēma atkal kā paņēmus. Kas tas ir? Atkal feederīnlainiņš. Šitā ir labais. NBC plus Pinapols. Šīs dienas varonis. Pēdās. Šitais te. A otrs šīs dienas varonis. Es esmu šīs dienas varonis. Es noķēru vislielāko karpu 10-300. Nikam 7,5. Un abi divi mēs viņu ierubījām uz feederī. Super. Labi bija. Nost? Ai, vakara viltībiņas. Uznāca vakars. Ir vakars pienācis. Mēs jau kādas 40 minūtes taisamies beigt copi. Nevaram to izdarīt, jo tāda vakara aktivizācija notikās. Man vispār bija kaut kādas 5 karpes pēc kārtas, 2 nedacopes. Tagad tā karpiņa novirzījās pie Nika. Nu, man tagad ir, teiksim tā 10 minūtes pauzīte. Bet laikam jau, ka būs jābeidz, jo vēl ir jāpaskatās, ko tad mēs tur esam saķēruši, un mēs saķērām ļoti labi, ļoti daudz, un tā lielākā tā man 10-niece arī gaida pēdējo fināla fotosesiju. Diena super izdevusies. Uzvarēja šodien izmērā klasiskais feeders, inlines, slīdošā sistēmiņa. Tieši tāpat kā mēs makšķerējam mačos, tikai šeit vienkārši rīki 0,2, 0,23 pavadiņas, ņipras āķītis, kukurūziņa, 3 baltie, noķēra 7,5, 10,5 karpu, viena vēl liela Nikam norāvās. Un uz feedera vēl bija kaut kādas, 3-4, teiksim tā. Skaita ziņā nē, izmēra ziņā nezinu kāpēc. Nezinu, varbūt iespējams tā bija mūsu OK Copi Sport groundbaits barībiņa, jo reāli viņš baroja ar vakardienas Emma Jogi barību, kas ir Biscuit brīms, Pro River brīms un Big brīms. Visas šīs 3 kopā sajauktas, griezti baltie kopā ar kukurūzu, veselu kukurūzu, reāli atvilka lielās karpes pie sevis. Atspere klasiskā neviena cope, metodīte, klasiskā, ļoti daudz zivis atnesa. Kopā mēs esam kādas 40, kādas 40 zivis, kur šīm mūsu sistēmiņām šādām te. Viss gatavs. Redzat? Kur viss čik. Lai gan nomainījām āķīti uz nedaudz mazāk, jo viņas ir domātas uz tādām paņiprām boiliņām, attiecīgi arī noteikti zivtiņām. Zivtiņas šodien ir no 800 grami līdz 2,5 pārsvarā, bet pārsvarā ir tādas 800 kilo 700. Ja? Tā kā āķīšus nomainījām uz nedaudz mazākiem, bet viss sistēmiņa gatava, līdkoriņš, viss čotka, mauts, viss izturēja, neviena skoda, nevienas noraušanās epizodes, nekā tam līdzīgi, tikai no āķē, ja, protams. Tā kā viss perfekti strādā, droši var nākt.
uz veikalu pie mums. Man tur ir ļoti, ļoti liela izvēle visos svaros. Ir pat no 30 līdz 100 grami tās metodu barotaviņas, kas jau ir gatavā sistēmiņā. Tā kā droši var arī pasūtiet okco.lv. Ko, draugi mīļie, paskatiet, kāds mums ir skaists loms, vesela čupa, mazo tuziku un rekuri karaliene. Mūsu šīs dienas karaliene, kuru pastieties, rekuri ir flat izmērs, rekuri ir inline feeder izmērs, kuru nevar pat pacelt. Šo mēs visu smukiņi saķērām uz visu to, ko jūs redzat šeit. Mūsu aukliņa izturēja izcili. Priekš mūsu pasūtītās ražotās sistēmiņas izcili atstrādāja. Un paskatieties, kādu mēs zivi noķērām. Nika lielo karpu mēs palaidām vaļā uzreiz. Un tad Ronalds atcerējās, ka viņam ir karpu maisis, lai jūs redzētu šādu skaistu finišu. Viņa grib reāli mājās. Viņa manai sievai ir sadarījusi, ko darīt. Tāpēc mēs dosim buču, tāpat kā es sievai iedošu, ja? Nu, davai, es negribu tevi nomest zemē. Mīlulī, davai, buču man. Nu, laižam viņu vaļā. Kā smuki viņa neraustāsies. Ej mājās un priecē citus. Kuģis aizbrauca. Laiks mazajiem paravozikiem. Es nezinu, kā lai to viens pats izdara, bet darīsim to divatā. Tātad, šo visu mēs sadragājām uz makšķeres. Divatā, tas loms ir divatā, protams. Bet redzat, nu tādi skaistuļi ir salaisti dīķī un smuki peldēs tālāk. Tā, mēģināsim kaut kā šitā. Un aiziet! Svaigs karpu pievedums no smagās mašīnas Bergadīķos.